Šodien mums šeit ir, kā jūs redzat, kaut kas no Philips, un atkal ir šīs shoebox tipa, jeb kurpju kastes tipa atskaņotājs, ierakstītājs, kasešu. Un, jā, tā kā iepriekšējā video, ko es jums rādīju, man bija tas vecākais Grundig, vismaz, kas ir manā kolekcijā, tad šis, laikam, sanāks, ka ir pats jaunākais, kas ir manā kolekcijā. Un šis īstenībā ir ražots 2013. gadā, un ja mēs paskatāmies aizmugurē šeit, es pielikšu tuvāk pie kameras, varbūt iezumošu viņu. Jā, jūs redzat, šeit ir rakstīts July 2013. Jeb jūlijas un Made in China. Un es īstenībā paskatījos Philips mājaslapā, un tur ir rakstīts tas, ka viņš ir, vairs netiek ražots īstenībā, un ja mēs paskatāmies cenu, ko Philips prasīja par viņu, vismaz man atrada 30 mārciņas, nezinu, kad tas bija, vai tā laikā, kad viņš iznāca, vai vēlāk, bet, jā, nebija viņš ļoti dārgs. Viņš ir 650 grami smags, bez baterijām, bet aizmugurē ieliec baterijas, šeit vēl 4 C tipa, ja, tā kā šīs nav kaut kādi double A, ja, pirkstiņi saucamie tautā lielie, bet šie ir tie C tipa baterijas. Un šitam nav īstenībā nekur, kur pievienot strauju 220 vai 240 volti, bet es varu redzēt, ka šajā pusē, šeit, ja jūs redzat, ja, šeit ir vieta, un iespējams kādam no modeļiem viņš arī bija, jo šīs nav vienīgais modelis, ir arī 0.5, jo šis ir AQ1001, un es redzēju, ka tur ir vēl 0.5. Vai tur ir 5 modeļi līdz tam 5, vai tur ir tas otrais modelis, kas ir 0.5, es nepateikšu, es nepētīju, bet jā, vienkārši parastais playeris, rakstītājs, ja, kas atskaņo kasetes un var ierakstīt arī izmantojot mikrofonu, kas ir šeit. Šeit ir skaļrunis, šeit ir indikators ierakstīšanas un baterijas statusa gaisma. Un viņām ir iespēja pievienot ieeju, ja, šeit ir augs, un šeit arī mikrofonam ir iespēja pievienot mikrofonu un ierakstīt no mikrofona. Tā kā, jā, diezgan tāds parasts, nekā īpaša nav īstenībā. Kvalitātes ziņā, plastiks ir ok, jā, izskatās ok. Atskaņošanas un spēlēšanas kvalitāte, tas ir cits jautājums. Bet, jā, standarta pogas, visas kā vienmēr ierakstīšanas, atskaņošanas, attīšanas, uz priekšu, atpakaļ, apstādināšanas un kasetes attaisīšanas poga, ja, attaisās viņš tā diezgan ātri, un šeit, protams, ir pauze. Ja mēs runājam par pašu mehanizmu, kas tika izmantots, es domāju, tas ir parastais lētais ķīniešu variants. Par pašu galvu te nevar redzēt īstenībā, pat ja es piespiestu ierakstīšanas, ja es, piemēram, piespiežu šeit ierakstīšanas pogu, ja, es galvu redzu dzēšanas, bet es nevaru saprast, vai viņa ir elektroniska, vai viņa ir vienkārši parastais lētais, vai viņa ir parastais lētais magnēts, ja, ko ķīniešiem patīk izmantot. Bet, kaut ko atskaņot jau var. Un man šeit ir divas īstenībā kasetes, ja, un es gribēju parunāt par šīm divām kasetēm, jo es mēģināju atskaņot, šo TDK, ja, TDK kaseti, un tur ir problēma ar šo, jo es arī rakstīju un pārbaudīju, redz, viņš kaut kas viņam te, ja viņu par dziļu ieliec iekšā, viņš netaisās, viņš aiztaisās ciet. Un viņa šīs visas kasetes, vismaz šī TDK kasete nepatīk, jo viņš viņu nepārāk ļoti atskaņo. Viņam patīk viņu ēst, ja? Viņš tagad slēdz viņu nost. Un ja es patinu uz priekšu, viņš griež, vai viņš sāk viņu ēst, vai vienkārši apstājās. Es nezinu, šī kasete, redz, šeit var redzēt variants.
Un šī kasete, viņa nav cieta, viņa normāla kasete, viņa spēlē uz visiem pārējiem magiem, kas man ir, tikai šitam nepatīk, ja. Un varēja dabūt īstenībā viņu spēlēt, viņi spēlēja, un es mēģināju pat ierakstīt, bet viņš vienkārši bremzē. Es sākumā domāju, varbūt, ka man baterijas, tad es nomainīju jaunas baterijas, un es ieliku viņas, un viņš darīja to pašu ar jaunām baterijām. Tad šeit ir vēl iespēja pievienot 6 voltus, ja, izmantojot transformatoru, ko es izdarīju arī, un tas pats īstenībā. Tā kā es nezinu, vai viņam ir kaut kāds bojājums, ja, vai viņš ir brākis, vai varbūt viņam, viņš it kā īstenībā ir 13 gadus vecs, ja. Nevajadzētu būt problēmas ar siksnu, ja viņam tāda ir, un vispār cik viņam to siksnu ir, es nezinu, ir varbūt kaut kāda lētā, vai es neesmu viņu jaucis, jo viņš ir jauns, īstenībā nevajadzētu to darīt. Bet šo kasti es pēdējoreiz saskaņoju, un šī tā lētā Amazon kaste, par ko es runāju, ja, BKB, ja, vispār pats lētākais, ko var dabūt, ražot, domāju, Ķīnā mūsdienās ļoti lēti, ja, un šito viņš spēlē. Nezinu par YouTube atkal copyrightiem, jo pēdējais video, ko es ieliku, man atkal YouTube uzrakstīja par to, kā ir tika izmantota copyright mūzika, ja? Tāpēc es domāju, ka mēs neatskaņosim pārāk ilgi. Bet es saku, šo lēto kasti viņš atskaņo, un tur nav nekādu problēmu, ja? Vēlreiz man. Jā, protams, vecie latviešu gabali. Jūs redzētu, kad es piespiežu play, tad šeit iedegās zilā lampiņa. Viņa iedegās un pazūd. Tas ir indikators, kas parāda baterijas, teiksim, tā stāvokli. Un es domāju, es neesmu lasījis instrukciju, ja, bet es domāju, ja viņš iedegās un viņš pazūd, tad baterija ir pilna, normāli var izmantot. Bet, kad viņš iedegās, gan jau nozīmē, ka baterija ir tukša. Jo es vienoju arī tos 6 voltus klāt, un kad es spiežu play, ja, atskaņošanas pogu, tad viņi iedegas un pazūd. Tad, kad raksti, izmantojot mikrofonu, jo tikai mikrofonu, ko es mēģināju, ja, tad viņa mirgo, tāds kā indikators, kā UV, ja, bet lampiņa. Un īstenībā jūs kamerā to neredzat, ja, bet, jā, es pamēģināšu pagriezīšu šito tā. Jā, jūs neredzāt, bet viņa īstenībā ļoti spilgta un tāda, besīga gaisma, ja godīgi. Man baigi nepatīk viņa. Protams, kamerā to nevar redzēt. Bet tā dzīvē, kad viņa iedegās, viņa ir diezgan spilgta. Un te var redzēt, ka, protams, tika izmantots kaut kāds gaismas diode, ja, jaunāka, un viņa ir ļoti spilgta. Bet tā kopumā, redz, viņš šo lēto kaseti atskaņo, kaut ko, neteikšu, ka šīs TDK bija dārga kaste, ja, bet, viņa ir labākā kvalitāte un viņam ir problēmas. Es esmu mēģinājis citu kaseti, to viņš arī atskaņo, es nezinu, bet viņš kaut kāds jocīgs, jo es saku, kad lieku šo, viņam ir problēmas, kad lieku šo, viņš atskaņo, un man ir vēl citas, protams, es visas nebāzu, neprabaudīju, bet vienkārši, kas bija pie rokas, to ieslēdzu, un viņš skanēja, un tur ir angļu mūzika, tāpēc es arī viņu neskaņošu, jo YouTube vēl ātrāk sapratīs to, ka ir copyrights un vispārējais, jā. Bet tā kopumā, nezinu, es neieteiktu pirkt kaut ko tādu, ja jūs gribat uzdāvināt savam bērnam, jā, spēlēties un kaut ko rakstīt, tad jā, bet tā vispār, ka, atskaņošanai, nav viņš pārāk labs. Es neesmu mēģinājis viņu slēgt klāt pie, šeit ir iespējams, protams, austiņas pieslēgt. Es neesmu mēģinājis viņu slēgt pie pastiprinātāja un klausīties, kāda ir, teiksim, kvalitāte, kad viņš skan caur pastiprinātāju un caur normālajām tumbām, bet, ja runājot par oriģinālo šo mazo skaļrunīti, ir ok. Pateikšu, ir ok. Tūlīt mēs pamēģināsim vēlreiz. Vēlreiz atskaņošu jums. Ups.
Redz, es tagad biju uz pilnu, ja? Bet šis bija ierakstīts laikam klusi man pašam, jo es šito, kas te rakstīju, nezinu, neskaitamas reizes virsmu pārrakstīju un mēģināju un testēju, jo es par šo kasetes runāju jau iepriekšējos video. Un tāpēc viņa, iespējams, ir klusāk ierakstīta. Bet ir kasetes, kuras ir skaļākas. Nu, mēģināsim vēlreiz šo, kamēr es vēl filmēju. Un viņš tīn, bet es varu redzēt, ka viņam ir problēmas ar tīšanu. Viņš baigi lēni to dara. Un es tagad tinu to atpakaļ. Es nezinu, vai kaut kas ir ierakstīts šeit. Šito pusi viņš spēlē, bet otru pusi viņam nepatīk. Es nezinu, kāpēc. Nav man pie rokas nekā ātrāk ar ko pārtīt, tāpēc, mēģināsim pārtīt tagad, un es pa starpam vēl kaut ko par viņu pastāstīšu. Jā, kāpēc es viņu pirku, starp citu? Es gribēju, man vispār šitie patīk, šie visi, shoebox tipi, es nezinu, kā būs latviski. Ja jūs zinat latviešu nosaukumu šīm magim, ja, dodat ziņu komentāros. Man viņi baigi patīk, un man ir neliela kolekcija. Es domāju, ka jūs jau esat redzējuši dažus no tiem. Ja, man vēl ir daži, par kuriem es parunāšu nākošajos video, ja? Es domāju, ka pabeigsim visu video ciklu, teiksim tā, par visu, kas saistīts ar šiem magiem, un tad ķersimies klāt kaut kam citam, un īstenībā ideju ir daudz, kas saistīti ar video. Jā, šeit vēl joprojām ir tukšs. Jā, video ir daudz, kas saistīti, video ierīču ir daudz, un ideju arī daudz, tā kā es negribu, protams, visu vienā dienā izlikt, tāpēc paiet kaut kāds laiciņš, un es lieku. Es arī negribu vienu reizi mēnesi pagaidām likt, es gribu tagad drusku biežāk likt, parādīt arī YouTube algoritmum, ka kaut kas notiek bieži, un tāpēc ir kaut kāda, pāris nedēļas, citreiz tik pēc nedēļas, pēc pāris dienām, tā. Bet, nav katru dienu, ja, video, jo man nav īstenībā laiks filmēt tik daudz, man ir safilmēts kaut kas uz priekšu, ja, kaut ko es mēģinu salikt, un tāpēc viņi arī ir tādi vienkārši video bez... Jā, tāpēc viņi ir tādi vienkārši video bez vis kaut kādiem tur nogriezieniem, visādiem leņķiem un visādiem titriem, tālāk, ja. Vienkārši gribās kaut ko vienkāršu likt, lai ir. Šeit es arī filmēju vēl vienu, teiksim tā, leņķi ar šo DJI Action 5 Pro kameru, ja. Lai ir kaut kāds leņķis, varbūt es viņu ielikšu šitā, lai ir tuvāk. Viņš diezgan platleņķa šī kamera, bet, kaut ko varbūt var izmantot. Jā, tā kā klausamies šo. Šis arī ir īstenībā uz pilnu skaļumu. Viņš nav baigi, ir man magi, kuri, riktīgi skaļi un tā tumbiņa ne, bet tas skaļrunis viņš vienkārši brēc. Bet šitam uz doto brīdī uz pilnu klapi viņš atskaņo diezgan ok. Bet tas, laikam, ir atkarīgs no mūzikas, kā un kur un kā viņa tika ierakstīta. Piemēram, šitā, ja? Šitā ir drusku skaļāka. Bet var, protams, dzirdēt troksni to fonu, tipisko kasešu fonu, kas mums visiem ir ļoti labi pazīstams, ja, kad kasetes spēlē, tad viņš taisa to vienkārši fonu. Šis bija Philips kasešu ierakstītais atskaņotājs AQ1001, ražot 2013. gadā Ķīnā. Bet jā, paldies, ka skatījies, šis tāds īsiņš, ja, apskats, un tiekamies citā video.